Godātie deputāti, pēc 2 gadu intensīva darba manis izveidotā darba grupa ir radusi risinājumu. Šī būs likumdošanas normatīvu aktu pakotne, kas ir grozījumi mikrouzņēmumu nodoklī, iedzīvotāju ienākumu nodoklī un par nodokļiem un nodevām. Tātad, ko tas nozīmē? Grozījuma mērķis atvieglot fiziskajām personām iespēju sniegt pakalpojumu citai fiziskai personai, nereģistrējoties valsts ieņēmuma dienestā, ievērojot nosacījumus, ka darījumu kopsumma nepārsniedz gadā 25,000 un darījumiem tiek izmantots saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, kas šobrīd ir vienā bankā un šobrīd ir tikai 1400, jāsaka tā, fiziskas personas. Nodokļa likme tiek noteikta 10%, ievērojot esošo mehānismu, ko nosaka mikrouzņēmuma nodoklis. Ieguvumi: mazinam administratīvo slogu fiziskajām personām, kas nevēlas reģistrēt saimniecisko darbību. Otrkārt, veicina fizisko personu iznākšanu no ēnām. Tātad jābūt rīcībai un nevis tikai mēs runājam. Izmaiņas. Ieviesta kārtība, kas paredz iespēju fiziskai personai sniegt pakalpojumu citai fiziskai personai un nereģistrēties valsts ieņēmuma dienestā. Nodokļa likme 10%, sadalījums kā mikronodoklī 80-20. Nav nepieciešams reģistrēties ieņēmuma dienestā, netiek sagatavotas deklarācijas, nodokli no visas ienākošās summas ietur banka. Tātad visu dara banka, kas aizskaita šos 10%. Datu apmaiņu starp banku un vidi. Tad fiziskai personai nekas nav jādara. Savukārt, tātad sadalījums, kā es minēju, pēc mikrouzņēmuma nodokļa ir 80-20. Nosacījumi: fiziska persona fiziskai personai, gada apgrozījums 25,000, izmantojot tikai saimnieciskās darbības kontu, maksātājam nevar būt darbinieki, maksātājs nedrīkst atskaitīt izmaksas un maksātājs nedrīkst vienlaikus būt šajā režīmā un vēl mikronodokļa maksātājs. Līdz ar to es lielu paldies saku darba grupai, kurā iesaistījās valsts ieņēmuma dienests, Darbdevēju konfederācija un īpaši Andris Bite. Bez tam arī Sorainēna Jānis Taukučs, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu un pati nozare. Es lūdzu atbalstīt šo un nodošanu komisijai, jo šis ir ilgi gaidīts un beidzot darīts fiziskām personām nav nekas jādara, ir tikai, jo tajā pašā laikā, kad mums nāk labot vai nu veļas mašīnas vai trauku mašīnas vai nopļauj zāli, mēs vienmēr ļoti neveikli jūtamies un tagad jāmaksā skaidrs naudas nebūs vairs. Būs saimnieciskās darbības konts un 10% pārskaitīsies šai fiziskai personai, arī tai skaitā 80% iedzīvotāju ienākumu un 20% sociālās apdrošināšanas nodoklis. Labs darbs, ko mēs varētu padarīt. Paldies!